Ar aplausiem sagaidām Danielu Sticheru. Hello. Thanks a lot. So let me then move on what we are doing as Vereinigte Hagel under the brand name. Tagad pastāstīšu par to, ko mēs darām Vereinigte Hagel ar nosaukumu Meteosol. Tas arī sasauksies ar iepriekš prezentācijās dzirdēto. Mēs nevaram kontrolēt klimatu, bet mēs varam izmantot uzticamus un īpaši precīzus laika datus. Par to es arī runāšu. Tātad laika apstākļu datu nozīme risku mazināšanā saistībā ar kultūraugu apdrošināšanu un profilaksi. Klimata pārmaiņas aizvien vairāk ietekmē lauksaimniekus, un šī ietekme ir lielāka nekā jebkurā citā nozarē. Kā jau mēs dzirdējām, saistībā ar klimata pārmaiņām un risku zinātniskie dati ir ļoti svarīgi. Mēs saskaramies ar ekstremāliem laika apstākļiem, pasaule sasilst, laika apstākļi kļūst aizvien graujošāki, un cilvēku darbība ir galvenais šo pārmaiņu cēlonis. Ir svarīgi kontrolēt šos riskus, un tas ir būtiski ne tikai politiku veidotājiem un nozarē, bet arī jums tīri praktiski. Jūsu vajadzību pamatā ir uzticamu un precīzu laikapstākļu datu pieejamība. Šajā jomā mēs jo īpaši esam redzējuši ievērojumu progresu, un es izmantošu 5 dienu prognozi kā piemēru, un jāsaka, ka šobrīd 5 dienu prognoze ir tikpat precīza kā 1 dienas prognoze 80. gados. Mēs varam pieņemt aizvien pamatotākus lēmumus, un es jau varu teikt sākotnēji, ka tagad mēs varam aktīvāk novērst ar laikapstākļiem saistītos riskus. Tad mums ir jāprasa, kā apdrošinātājiem un laika apstākļu datu izmantotājiem, kā mēs varam šos datus vēl plašāk izmantot, lai samazinātu risku lauksaimniecībā. Ir skaidrs, ka lauksaimnieki visvairāk, vislabāk pārzina vietējos apstākļus, bet es gribētu tomēr vēl pieskarties ar laika apstākļiem saistītam riskam. Pagājušā gadā veicām pētījumu tieši par laika apstākļu riskiem un to kontroli, un mēs mēģinājām saprast, kādi ir šie riski un arī apsvērt iespējamo atbildes reakciju. Apspriežot šādu risku saistībā ar lauksaimniecību, no sākuma mums būtu jāskatās uz jau risku. Mēs tiešām redzam, ka ekstremāli laika apstākļi kļūst aizvien biežāki Eiropā, gan biežumziņā, gan arī smaguma pakāpes ziņā. Lauksaimniecībā sausumu, plūdu, lietusgāžu, krusas riski ir ļoti, ļoti aktuāli. Sekas mēs ļoti labi zinām, jo tas samazina ražīgumu un arī rada kvalitātes problēmas. Bieži tiek runāts par regulējumu šajā kontekstā. Ir vides regulējums, ir jāņem vērā arī vides risks, Eiropas lauksaimniecības politika. Tas viss ir juridiskais risks. Šāds risks ir ļoti būtisks saistībā ar laikapstākļiem, piemēram, attiecībā uz kaitēkļu kontroli vai vispārējo dokumentāciju. Trešā kategorija ar laikapstākļu saistītiem riskiem ir tā sauktie plānošanas riski. Piemēram, ka varētu būt nesakritības starp plānotajiem mērķiem un rezultātiem. Šie riski ir īpaši nozīmīgi, jo lēmumus ievērojami ietekmē dažādi mainīgie, piemēram, ikdienas darbības aspekti vai ar kultūraugiem saistītie aspekti. Mēs nevaram mainīt laika apstākļus, bet mēs varam pielāgot datus, lai saprastu un identificētu riskus un attiecīgi pieņemtu lēmumus. Mēs varam izmantot šos datus, dokumentos datus, arī izmantojot vēlākā juridiskus pierādījumus. Vēl es gribētu pievērsties galvenajiem izaicinājumiem, pēc tam es runāšu par iespējām. Tātad, kādi ir izaicinājumi, tad, kad mēs runājam par to, ka ir nepieciešami uzticami laika apstākļu dati, pieejami dati, jo to bieži trūkst.
mēs redzam, ka samazinās zinātnisko meteostaciju skaits, samazinās uzticamība, proti ir mazāk pieejamu laikapstākļu datu, tur ir tiešām iespējami lieli uzlabojumi. Vēl problēmas ir saistīts ar datu nosūtīšanu, ar mērījumu diapazonu garumu, jo laikapstākļu stacijas arī varētu izmantot prognozēšanas un brīdinājumu sistēmu vajadzībām. Tiek iegūtas nepareizas vērtības, jo īpaši iegūstot datus no meteostacijām, kas var likt nepareizi interpretēt datus un beigās pieņemt nepareizus lēmumus. Nav uzticama mērījuma mazā mērogā, proti dati ar lielu izšķirtspēju nav pieejami. Un tad ir jāprasa, kas ir nepieciešams, lai šādus datus mēs varētu saņemt. Proti ir jāveic mērījumi uz vietas. Tie ir būtiski, lai saprastu vietējos apstākļus. Jo īpaši lauksaimniecībā ir svarīgi iegūt ne tikai uzticamus, bet arī vietējus maza mēroga datus. Tas palīdz mums saprast, vai līs 3 km radiusā, vai būs salnas ielejās un tam līdzīgi. Visbeidzot, mērķis ir samazināt dažāda veida riskus, ko var panākt tikai tad, ja jūs kā lauksaimnieki un ja mēs kā laikapstākļu datu izmantotāji un gatavotāji varam piekļūt šiem vietējiem maza mēroga datiem. Un te es gribētu runāt par meteoroloģijas aspektiem, jo no tā nav iespējams izvairīties. Te mēs redzam, kā sadalījums var mainīties nelielā teritorijā, īpaši attiecībā uz nokrišņiem, kā minējām iepriekš. Vācijā mums arī īpaši izteikts ir plānošanas risks, jo daudzi zemnieki Vācijā plāno savu darbu balstoties uz šiem datiem, īpaši tad, ja lauki ir attālāk no mītnes vietas, kas var būtiski mainīt lēmumus. Saistībā ar nokrikšņiem jāsaka, ka tas ir viens no būtiskākajiem parametriem. Bieži arī mainās topogrāfija, aizsardzība pret salnu, īpaši specializētos laukos un stādījumos. Piemēram, varam paskatīties uz Centrālu Vāciju, kur ir kopienas, kas ir vien dažu kilometru attālumā, bet tur joprojām ir būtiskas temperatūras atšķirības, piemēram, par 10 grādiem, kas tiek konsultēts arī ar meteostacijām. Kā lauksaimnieki jūs varat teikt, ka jā, es par to jau zinu, balstoties uz savu praktisko pieredzi, jā, tā tiešām ir, bet laikapstākļu modeļiem, brīdinājumi un uzticamas prognozes, tām šādi dati, šādas atšķirības ir būtiskas. Un atšķirības bieži ir saistītas ne tikai ar topogrāfiju, bet arī ar dažādiem laikapstākļiem. Mūsu modeļi ļauj noteikt šādas atšķirības, lai būtu iespējams mācīties un pielāgoties dažādiem laikapstākļiem. Piemēram, brīdinājums par salnu, kas ir pietiekami precīzs, lai saprastu, kā nelielā mērogā mainīsies temperatūra, piemēram, tā kā redzams slaidā. Pēdējais piemērs, ko es jums gribu piedāvāt, ir maza mēroga. Atrodas dažus 100 metru attālumā no laikapstākļu stacijas, un šeit mēs redzam virpuļu viesuli, kas ir ārkārtīgi reta parādība. Un pat šādā gadījumā var paust brīdinājumu. To, piemēram, var izmērīt, mērot vēja parametrus. Varam redzēt arī, ka vēja virzieni sāk plūst pretēji viens otram un attiecīgi rodas šāda veida virpuļviesulis, pat tad, ja varbūt stacija nav izmērījusi datus pašā virpuļviesuļu centrā. Tātad galvenais maza mēroga, bet kas ir nepieciešams, lai šādiem datiem piekļūtu? Un te pats galvenais ir mērījumi uz vietas. Varat redzēt meteostaciju, kas ir vietēja meteostacija, kas skatās uz
uz datiem, nodrošinot datus, uz kuriem var paļauties. Šāda meteostacija ir ļoti svarīga kopējiem mērījumiem, jo tie saliek kopā visus šos mazos datus, lielos datos, uz ko mēs varam paļauties. Lai izmantot vēlāk. Ja šīs meteostacijas strādā labi, tad tas palīdz saprast kopējo valsts bildi, kā arī to salīdzināt ar iepriekšējiem datiem. Tie, kas izmanto šādas mazās meteostacijas, tie var paļauties arī uz atbilstoši dokumentētiem datiem. Tas arī palīdz ļoti precīzi nākt klajā ar brīdinājumiem par pēkšņiem kaut kādiem izmaiņām, it īpaši, ja meteostacijas apmaiņās ar datiem, ja dati tiek nosūtīti centralizēti un brīdinājums saņemts. Bet ir jāņem vērā viena lieta šajā procesā, lai datus labi varētu izmantot no dažādām stacijām, ir sākotnējās prasības, ir standarti. Kā tad šie te standarti jūsu pašu meteostacijai ir? Tiem jābūt savietojumiem, lai dati varētu būt nozīmīgi visiem, tiem ir jābūt savietojamiem. Tas nozīmē, ka meteostacijām ir jādarbojas balstoties uz noteiktiem standartiem. Un šeit tas zelta standarts ir balstīts uz noteiktiem standartiem, ko noteikusi Pasaules meteoroloģijas iestāde. Un te varat redzēt, primāri ir svarīgi, ka meteostacija atrodas atklātā laukā, sensori ir uzstādīti noteiktā augstumā, un tātad sensori ataino vietējos laika apstākļus. Šie ir vietas kritēriji, kam mēs nodrošinam arī vietējā līmenī konsultācijas, izvērtējam, kur uz jūsu zemes vislabāk šādu meteostaciju izvietot. Jūs varētu teikt, ka jūs gribētu lauka vidū, lai tāda stacija būtu. Jā, to var tā izmantot individuālos gadījumos, lai mērītu tieši parametrus lauka vidū. Un šī iemesla dēļ mēs esam arī atraduši risinājumu kopā ar Baranī kungu, pieliekot klāt vēl vienu iekārtu, un Meteo IG var uzlikt zemāk, lai mēs patiešām varam veikt mērījumus gan uz augsnes, gan arī uz augiem, augu lapām. Protams, ir arī kopējie parametri, mitrums, arī vēja stiprums, temperatūra, kur lasījums būtu jāņem no tā augstākā sensora, kas ļaus arī šo dažādo vietējo meteostaciju datus savietot. Vēl viens kritērijs, ja pareizāk sakot, šis te kritērijs ir jāievēro ne tikai tāpēc, lai labumu gūtu jūs, attiecīgās stacijas īpašnieki, bet arī mēs visi pārējie, lai dati būtu savietojami. Un tie dati būs ne tikai tādi, uz ko varēs paļauties, bet tie būs atbilstoši vietējā līmenī. Ko mēs esam iemācījušies? Iemācījušies attiecībā uz lauksaimniecību, kas svarīgi ir vietējie, standartizēti un precīzi dati. Mēs izmantojam šīs salīdzināmās metodas, standarta metodas un tādējādi panākam līdzīgus un kopējus rezultātus. Nav svarīgi, cik dārga būs jūsu meteostaciju. Meteostacija ir jādarbojās cauru gadu, tāpēc ir svarīgi arī, lai tā būtu tāda robusta un vai vienkārša. Protams, vienmēr kaut kādu sensoru var aizklāt lapas vai putekļi, un tāpēc mērījumi varētu būt neprecīzi, bet ir svarīgi tādēļ attiecīgo staciju pienācīgi apkopt un saņemt signālus par kaut kādām problēmām, kas klasiski par problēmām parasti rodās. Patiešām putnu apķēzījumi visbiežāk ir tie, kas traucē mums precīzi izlasīt mērījumus. Bet
Bet ir arī citas lietas, piemēram, lapas, piemēram, pārmērīgi vai neesoši nokrišņi, tādējādi sensori var tikt bloķēti vai to mērījumu kropļoti. It kā apkope vai uzturēšana nav laikietilpīga, tomēr tā nav neesoša. Tātad tur ir jādara dažas lietas. Tā izskatās Vācija ar vietējām mazajām meteostacijām, un mēs varam savākt šos datus, bet ko mēs pēc tam varam darīt ar šiem datiem, tas ir mūsu ziņā. Proti, mēs varam, es jums parādīšu piemērus, proti nokrišņu daudzums, varam precīzi pateikt, cik dažādos reģionos nolija. Tāpat arī varam atpazīt, kad nolija pāri normai vai nolija par maz. Tāpat arī varam redzēt precīzus brīdinājumus. Kreisajā pusē brīdinājumu skaits par kādiem ārkārtas laika apstākļiem. Un šeit vēl viens piemērs par vētru. Jums nav jābūt meteorologam, lai redzētu, kurā virzienā viesuļvētra virzās un izprast, vai jūsu lauki tiek skarti vai ne, un neviensam tas nebūs pārsteigums, kā arī uzlaboti laika apstākļu noteikšanas mērījumi un metodas. Mēs sākotnēji apskatījām 2 modeļus, parādot, kā mēs daudz precīzākus datus par sagaidāmiem laika apstākļiem varam radīt. Šie 2 modeļi, pirmais modelis iekļauj sevi tās mazās meteostacijas, varat redzēt daudz precīzāki dati, daudz precīzāk tas sakrīt ar iepriekš prognozēto un daudz precīzāk vietējā līmenī cilvēki saņem laika prognozi. Varat atcerēties iepriekšējo piemēru par atšķirībām starp temperatūrām un atšķirībām starp prognozētajiem salnām. Tad kvalitāte un datu precizitāte ir panākama un attiecīgi visā gada laikā. Un vēlāk pēc tam mēs varam tos datus salīdzināt ar iepriekšējiem datiem tajā pašā vietā, tajā pašā periodā un prognozēt datus nākamajam gadam. Šobrīd tātad mums ir mazā meteostacija, kas palīdz mums savākt vietējā līmenī datus par laika apstākļiem, kas palīdz mums pieņemt lēmumus ikdienas darbā un beigu galā nodrošina arī datu bāzi, lai tālāk varētu uzlabot laika apstākļu paredzēšanas sistēmu. Mums ir pašmācības sistēma, šie atbilstošie dati, vēsturiskie dati, esošie dati, tādējādi var prognozēt, kas sagaidāms nākotnē. Tie, kas vēlas paredzēt kaut ko vietējā līmenī, tiem arī mērījumi būtu jāveic vietējā līmenī. Un kā jūs varat redzēt, mums ir nepieciešams uzstādot šādas stacijas, ievērot noteiktus standartus un lai meteostaciju uzstādītājiem būtu pietiekama pieredze un zināšanas. Mēs runājam ar Barani kungu par to, ka viņi nodrošina iekārtas. Mēs ne tikai izplatām uzlabojumus vai jaunākās versijas, bet arī nodrošinam iespējas mācīties vai kā papildus izlasīt kaut kādu informāciju no saņemtajām skalām.
Šeit centrā varat redzēt kopējo Vācijas laika prognozi, bet malās varat redzēt precizētus laika apstākļus tieši uz jūsu teritorijā. Un tie ir daudz precīzāki, tīpaši attiecībā uz nokrišņu daudzumu uz jūsu uz jūsu teritorijas. Un pēc tam varam arī noteikt un salīdzināt, kur bija vislielākās nesakritības. Kā jau es minēju iepriekš, mēs uzsvērām, cik svarīgi ir vietēja līmeņa dati. Mēs lepojamies, ka mēs datus ņemam patiešām ļoti lokālā līmenī, bet, protams, tās papildinam vienu ar otru, papildinam arī ar augstās izšķirtspējas dažādiem uztvērējiem reģionālā līmenī, ne tikai vietējā līmenī. Atgriezīsimies pie sākotnējā jautājuma, kādi ir ar laikapstākļiem saistītie riski un kā tos var pielāgot. Mēs runājām par vairogošanas risku, juridiskiem riskiem un plānošanas riskiem. Ja mēs runājam par ražas riskiem, tas, protams, ir atkarīgs no dabas apstākļiem kopumā. Ja mēs mēram zemes līmeņa temperatūras, tad tam būtu, piemēram, mums jābrīdina par to, ka būs salnas, vai arī varam prognozēt, kad varētu būt krusa. Mēs varam saņemt tos datus pietiekami ātri, un šie dati palīdz arī apdrošinātājiem izrēķināt apdrošināšanas apjomus, tātad prēmiju apjomus. Tātad meteostacijas ir ārkārtīgi svarīgas arī, ja runājam par juridiskajiem riskiem, jo ir nepieciešama noteikti standartizācija dokumentācijā, bet vislielākā pievienotā riska ir uzlabota lēmumu pieņemšanas vieta, jo mēs tagad saņemot daudz precīzākus datus, varam plānot labāk, pieņemt lēmumus, kas būs daudz precīzāki un daudz pareizāki. Un rezultāts ir tāds, ka ar mazā līmeņa šīm meteostacijām mēs varam daudz labāk dokumentēt visus šos laika apstākļus, datus savākt, saņemt kā brīdinājumus, kā arī sagatavoties un pieņemt pareizos lēmumus ikdienā un nākotnē. Ja mēs daram savu darbu pareizi, tad mēs varam dot savu pienesumu lauksaimniekiem, lai tie varētu darīt savu darbu. Un pats svarīgākais ir tādēļ, lai šīs mazās meteostacijas labi strādātu, lai tie dati būtu precīzi. Un, ja skatāmies ne tikai uz teoriju, bet arī uz praksi, tad mums Vācijā ir vairāk kā 1000 šādu mazo meteostaciju. Mēs esam šo progresu panākuši pakāpeniski un tādējādi nodrošinājuši lauksaimniekiem tādu uzticamu pamatu, jeb uzticamu informāciju, uz ko balstīt savus lēmumus nākotnē. Dāmas un kungi, vai ir kāds jautājums Danielam? Droši ceļam roku. Ja neviens neceļ roku, Daniel... No, I think they're quite tired today, so I'm going to address the last question from... Viņi ir noguruši, laikam, neuzdos jums jautājumus. Tomam Brīcim pēc prezentācijas uzdeva jautājumu par vietējām meteostacijām un nacionālā līmeņa meteostaciju. Un viņš atbildēja, ka vieglai, ievainojamais punkts vai vājais punkts ir tas, ka šie dati nav uzticami. Nevis tāpēc, ka dati ir neuzticami, bet tādēļ, ka mazās meteostacijas varbūt nav uzstādītas piemērotā vietā. Varbūt pārāk zemu, varbūt kaut kur ir daudz lapu apkārt, varbūt ieteikums lauksaimniekiem, kur uzstādīt šīs stacijas. Jums droši vien, ka ir nepieciešams
izvēlēties pareizo partneri. Nu, tas ir tas, ko mēs darām Vācijā. Vai nu jūs varat ar Latrapsi vai arī ar Vainige Hagel sazināties, jo mēs arī ienācām šajā tirgu un veiksim mērījumus un uzstādīsim mazās meteostacijas Latvijā kopā ar jums. Paldies Danielam Sticheram!